Start recording. Kābu... Sveicināti uz mana kanāla. Jā, šodien es izdomāju darīt video latviešu valodā. Bet... Jā. Un šodien mēs spēlēsim Sonic Generations. Ņemot to, ka man uz kanāla ir video tikai par 3 spēlēm. Viens video par Mario, otrs 2 video par Geometry Dash un 3 video par Minecraft. Man liekas, būtu loģiski paņemt arī kaut kādu citu video spēli, kas man ir. Un viena no tām spēlēm ir Sonic Generations. Tas ir tik nestandarti, kad es varu runāt brīvi savā iedzimtajā valodā. Jo angļu valoda man baigi... Ar angļu valodu es nezinu, man baigi neiet. Dažreiz. Un es nezinu, kā pareizi izteikties. Un dažreiz varbūt man arī varēja dzirdēt drusciņi citu valodu vārdus. Un jā, tās ir ļoti dīvaini, kad es runāju brīvi. Tajā valodā, kuru es zinu visu savu dzīvi. Kāpēc es domāju, ka šodien spēlēsim Sonic Generations, es jau pateicu, man liekas, jo man uz kanāla jau ir video par citām spēlēm. Un vairāko daļu es filmēju Minecraftu, jo tur man viss vieglāk. Un vēl es Minecraftā savu skinu nomainīju, tāpēc varbūt es uzfilmēšu vēl vienu video, nezinu. Man nav nejausmas, bet varbūt man failos ir viens video, bet man tagad jāparbūt viena lieta, ir viens bet. Man nav nejausmas, vai man rekordojas viss konkrēti. Ok, man viss rekordojas pareizi. Vienkārši ar šito OBS-u viņam dažreiz patīk ar maniem pajokoties. Kā tajā reize, kad es pirmo reizi mēģināju rekordot. Es uzfilmēju video, un man viņš neierakstījās. Un kā? Man liekas, bija tikai skaņa. Nebija nekā cita, bet bija tikai skaņa. Ai! Tā ir problēma, es pieradu pie jaunās Sonic Generations. Pie tās Sonic Shadow Generations. Es pie viņas pieradis. Jo tur ir cita mehānika. Man vajag spiest citu pogu, lai es varētu būstīt. Bet nu ir ērti. Bet ar šito kontrolieri ir interesanti spēlēt. Jo es tehniski varu izmantot citus inputus. Un varbūt es pat izdarīšu par citu Sonic spēle video. Ja man galvā jau ir viens video, tikai jāskatās, vai man tur nebūs problēmas ar emulātoru. Jo man galvā ir viena ļoti interesanta video ideja. Uzfilmēt video par Xbox 360 Sonic spēlēm. Es varbūt pat uztaisīšu atšķirīgu playlistu. Tas man būs kā viena no kategorijām kanālā. Un es to nosaukšu Xbox 360 Games. Jā, nav baigi loģikas, bet kaut kas, ņemot to, ka es tikai mēģinu. Jo
galvenā problēma ar YouTube video taisīšanu ir atrast labu ideju priekš video. Nē, es tā nešu. Es vēl. Mēs. Īstenībā man šito ideju iefilmēt latviešu valodā, ja manā dzimtajā valodā, un man iedeva mans klases biedrs. Jo vienā stundā mēs ar viņu ierunājāmies par to, ka man ir YouTube kanāls un par to, ko es gribu uz Ziemassvētkiem. Un mēs par to drusku ierunājām. Un viņš man iedeva ideju, un tā kā viņš redzēja, ka man visi video ir angļu valodā, viņš man iedeva ideju, ka es varētu arī latviešu valodā iefilmēt. Un kā var saprast, es to ideju paņēmu. Man pat šādi ir ērtāk. Varbūt es arī turpināšu latviešu valodā visu darīt. This chemical plant feels familiar. I'd never forget a smell like this. And that pink water makes me really nervous for some reason. You're right, Tails. This place is giving me deja vu all over again. Nu jā. Sonics pat vēl nesaprot, ka viņš tika pagātnē. Jo, kā es atceros, pirmā viņa satikšanās ar klasiku Soniku būs pirmā reize, ka viņš sapratīs, ka viņš ir pagātnē, man liekas, būs tikai pie pirmā boss fighta. You saved me, Sonic. I was afraid I'd never be able to flirt with you again. Wonderful. Okay. Tik nestandarti spēlēt šito spēli, kurā man Steamā ir gandrīz 30 stundas nospēlēts. Jā, 30 stundas! Ņemot to, ka es visu grindoju. Jo, kā sakās, grind never stops. Jo man plānos ir iziet spēlu uz 100%. Gan šito, gan jaunoks, kas izgāja uz PlayStation 5 un Xboxu. Bet, kā parasti, ir viens izņēmums. Eiropa. Nu, tā kā, nav nevienas pasaulē nav, un tā kā citās valstīs nav nevienas PlayStation 4 versijas tai spēlē, Sonic Shadow Generations, izņemot vienu valsti, izņemot vienu vietu, izņemot dažas valstis. Eiropas valstis. Jo Eiropa ir tāda privilēģija, kad tā kā ne visiem Eiropas cilvēkiem ir tāda lieta kā PlayStation 5. Priekš tādiem cilvēkiem kā mēs izlaidas, bet tāpēc izlaida speciālo versiju priekš PlayStation 4, kura īstenībā, man liekas, nav pat sliktāka par PlayStation 5. Jā, bet ir daži mīnus tai spēlē vienalga, kura versija. Tie ir dialogi. Viņi ir pilnīgi izmainīti. Oriģinālās spēles dialogi ir pilnīgi izmainīti. Ļoti daudz dialogu ir izmainīti. Un man pat nav nejausmas, kāpēc. Bet kas viņus bija tāds slikts? Un pat voice actings. Un tie cilvēki. Un pat viņi nomanīja cilvēkus, kas tā kā... kuri tikai iedeva balsis varoņiem. Un es pat nebiju skatījies, kā tur ir izmainīti tie kanscīni.
Un kā tie visi video, kuri rādās pēc līmeņa iziešanas, kā. Un kad tu atbrīvo varoņus, kā tas, kuru es biju parādījis. Šrobu. Un baigi tas kaut ko izmainīt, ka es tikko ātrāk parādīju. Manā skatās Sky Sanctuary ir pietiekami slikta. Ir pietiekami slikts saks. Jo te ir ļoti daudz vietas, kur tu vari nokrist. Tāpat kā citā līmenī, kas jau 2000. Gadu ērā. Kas tehniski arī ir moderna ēra. Un tagad Classic Sky Sanctuary. Uj. Jā, aitemu kastes, baigi interesanti. Nē, nav interesanti. Galvenais jāmēģina iziet ar pirmo reizi, jo galvenā šitai spēlē lieta, viņa neiet pa normālām sekundēm. Viņa arī iet pa milisekundēm. Un kā viņa skaita tavu laiku pa milisekundēm arī. Tāpēc, ja tu spēlē vēlreiz un tu esi lēnāks par savu iepriekšējo rekordu, tad viņš tev sejā rādīs, pa cik sekundēm tu esi vēlāk. Ticis līdz tam checkpointam. Tā kā to vajadzēja. Un Shadow Generationsam tādas lietas nav. Viņš vairāko daļu tev nerāda, pa cik sekundēm tu esi vēlāks. Tur vienkārši katru reizi, kad tu izēji, un tev vienkārši rāda, cik tev vajag līdz nākošajam rankam. Nē, nebija pietiekami. Man ļoti patīk tas, ka Sonic X Shadow Generations vēl tāpat ir šitas trakais Classic Sonica būs, kā spindēšu. Jo tas īstenībā smieklīgi. Un jā, skaņas no Sonic Colors. Mākas viena no vissliktākajām Sonic spēlēm. Ok, kas tas bija? Ok. Žēl, ka tālāk neko neredz, bet tur ir... Un kā var uzzināt, kāds ir nākošais boss, neejot bossā? Jāklausās pēc mūzikas. Ņemot to, ka šitā ir klasika ēra, iznāk... Ja es pareizi atceros, tad tas ir... Defeg robots. Kas mums te ir? Šoks? Skill shop. Es varu nopirkt skills. Last chance? Kas tas tāds? Get an extra life and you're out of life. Disappoint. Visstulbākā lieta. +1 life. +1 life. Kurā vietā tas ir stulbs? Sonic X Shadow Generations, kur noņēma dzīvības. Es arī biju brīnījies, kad es biju riktīgi nobrīnīts, kad uzzināju, kad vairs nav jēga baidīties par to, ka tev izbeigsies dzīvības. Tu vienkārši vari par neko vairs neuztraukties un visu. Kas ir ļoti stulbi manā ziņā. Jo... visās spēlēs bija dzīvības. Mākas dzīvības beidza likt pēc Sonic Lost World, kas bija
kas bija nākošā spēle pēc Sonic Generations. Jā, klasikas, un es zinu, ka tā nepatīk, kad... Ko? Vienkārši kaut kāds pieraksts ir. Labi. Okay. 15 minūtes. Minecraftā es patērēju vairāk laika. Man ir maksimizēts skaļums. Ok. Tak, ejam Steamā. Paskatīsimies uz maniem achievementiem. Man ir 32 achievementi no 49. Man vēl 17 achievementu nepietiek. Un tie ir avot šitie. Jump for joy, halfway point, join the ranks, grease the lightning, a 30-second test, walk on water, bonds of friendship, mission accomplished, Big Bang. Tas vispār nestrādā. Vienalga, ja S-I-Z-U visu sāktus uz S ranku, man viņš neieskatās. Kāpēc? Kāpēc tā ir? Ok. Varbūt varētu šito. Better than Geometry Dash. Man ļoti patīk tas uzraksts. Man ļoti patīk tas uzraksts. Better than Geometry Dash, fight me, bro. Funny. Tutoriālu es negāju, jo man baigi neinteresē. Kāpēc es biju gājis Week 4? Es biju gatavs spēlēt, tāpēc man vajadzēja drusku nestrādāties priekš Week 4, jo es gribu iziet visu hard modā. Pirmā dziesma ļoti garlaicīga. Ne tā ir garlaicīga. Ļoti ilgi jāgaida. Viņa ir ļoti ilga un ļoti lēna. Un otrais. Tas ir otrais gājiens. Oh, yeah. Okay. Fresham tas bija. Trešo reizi. Šits pēdējais. Ok, yes! Beidzot. Otrā dziesma, kurai ies nedaudz ātrāk. Visbēlākāk man ir... jā. Jā, šitā 10 minūte ir ātrāk. Jā. Šits ir interesanti. Un vēl... Es kaut ko jaunu dabūšu. Pēc kaut kāda laika. Ой-ой-ой.
Wow, nevis tik grūti! Tu nopietni? Ok. Pēdējā dziesma, un tad pirmais weeks būs mierā. O, jā. Šitā ir updateotā versija, tāpēc viss ir ļoti interesanti. Ņemot to, cik tu procents dabūji, tad arī... Var lūdzu grūtāk? Viegli! Neviena misa. Oi. Drusim, man liekas, drusim pātri ierunājis. Oi, drusim pātri ierunājis, jā. What the hell? Mēs runājam ķīniešu valodā! Vai var skaitīt rap battle runāšanu ķīniešu valodā? Ho! Viegli! Batman! Oh yeah! Mr. Krabs! Mr. Krabs! Oi! Yes! Pabeigt! Interesanti, uz cik procentiem es izgāju. Ko viņš man uzrakstīja? Kāds vēl error? Runāt par erroriem. Es nevaru pa viņu uzspiest. Kā man atvērt normālu ekrānu palīgā? OBS iešu uz momentu. Ok. Vēl labāk. Kruti. Man liekas, man ar nelieliem defektiem bija ielādēta spēle. Kruti. Un ko es tagad darīšu? Es nevaru viņu pat aizvērt. Ko man? Opa. O! Close the program. Es nesaprotu. Kas? O, nē, tikai lūdzu nesaki, ka man viss progress nometās. Pressation with new grounds. Mobile. Yep. Man viss nometās! Man liekas, man ar nelieliem defektiem spēlē, bet labi. Jūs redzējāt, jūs zināt, es izgāju. Un vēl viens dziesma, ar kuru man ir problēmas. Man atkal mēģina kaut ko. Ko man? Man kaut kāds bums palīgā. Man bums kaut ko mēģina īstos. Es
Dzirdēju to kaut kāds vecs, man gribēja kaut ko iesast. Jākoncentrējas uz... Pagā. Vot tagad tas strādā. Tu, ko man grib pateikt, tā, kad es ieslēdzu rekordingu, tad tu man strādā, ja? Tā vienkārši tu man nestrādās, ja? Opā, sākās. Vajadzēja vienu lietu. Būtu vēl labāk, ja viņi parādītu, kā mūsu galvenie varoņi vispār tiek tādās situācijās. Pēdējā dziesma. Tad ies pikanta. Kas tu tāds? Nē, man zinu, kas būs. Guess it's time you better plug in all your nightlights. What's out there past your darkened door? Just the ice floating up out of the shore. Gonna eat your girlfriend. You're not gonna eat my girlfriend, bitch. Or maybe turn her into broth. Ko viņš ar manīm izdarīs? Nesadzirdēju. Viņa tik lēni iet, bet tik daudz notis ir. What? Kas tas tāds? Es to nevarēšu izdarīt. Tagad šitie sūdi iet. Tagad šitās. Man liekas, es zinu, ka šits Lemon Monsters, vai kā viņa tur sauc, man liekas. Viņš būs vēl vienā vīkā. You're just a little snack. And so is your girlfriend. Kāpēc viņš nebāk prom? Kāpēc viņi nebāk prom no viņa? Wow! Viņam pilnīgi vienalga! Viņam pilnīgi vienalga, ko viņam saka māks. Wow, kas? O, nē. Tikai neatkal! Tas beidzot beidzās. Yay! Spooky mood.
Nu, week 3 un tad... Winter Horror Land. Nesaprotu. Bet kurā vēl vīkā parādās tas monstrs? G, yeah, Luigi, yeah. Luigi, yeah, Luigi, yeah. Kā vienmēr, pirmā dziesma lēna. Un tad sākot no otras, tas sākas kūsnes, Wow. Ārā jau tumšs. Man nav labi paskatīties. Problēmas. Nē, prom! Es nevaru trāpīt pa notīm, nē! Nē! Ak, ir pusē 5. Nē, īstenībā. Esmu mazohists. Давай. Ja tu domā, ka mani ar to nobaidīt, tad nē, tu jau tā kļūdies. Jē, mēs braucam uz mašīnās! Pat lai neizskatās, izskatās, ka vienkārši krons kustās. A mēs nē. Palīgā! Ak, mans Dievs, man ir tik maz helpā palīgā. Jā, es to skaitu kā helfu. Jo, kā citādāk to nosaukt, ja viņš beigsies, tad tu nomirsi. Problēma. Un kā to zaļo nosaukt citādāk kā ne helfu? Ja viņš to beidzas, tad tu esi miris. Bet no loģiski. Un šitās lēnās daļas, kuras kaut kā varu trāpīt, tad tas man palīdz, ok, pirmā dziesma ir beigusies. Tagad ies otrā dziesma. Ok. Oh. Wow! Problēma ir tā, ka manas smadzenes nevar tik ātri visu pieņemt. Ok, šitas tās, kuras varu dabūt kaut ko. What the hell? Tas, kuras varu Es so dabūšu kaut ko! Wow! Un man galvā ir ielādēt dažus modus. Un kā tad tas stāv? Nevien? Ja tu arī uztaisīt kaut kādu video par FNF, tad obligāti vajag uztaisīt video arī saistībā ar modu kaut kādu.
Nākošais ir tas, kas... Man var patērēt daudz laika. 3, 2, 1, go! Es līdz šitai dziesmai tiku un netiku ar viņu galā. Smieklīgi. Tu tiec līdz dziesmai, bet netiec galā ar viņu. Ok. To daļu es varu iziet. Bet kā būs ar to daļu? Davai! Ok. Labi, ejam labi. Davai! Ak, nē! Es zinu, kas iet tālāk uz šitā. Nē, es to neizdarīšu. Helmā! Kā es to varu izdarīt? Oi, drusku nežojos gāja. Ok, man to daļu, kur man vajag spiest, man vajag viņu randu. Ok, daudz helfa. Daudz. Iespējas ir. Ja es palieku, ja man ir ļoti daudz, un vēl ņemot to, kad viņai tā kā ķeksīši acīs, un tur lejā uz tās līnijas. Es misoju visus viņus. Nav iespējas. Loģiski. Es nevaru saprast to ritmu. Labi. Exit. Iziešu. Būs pamēģināt Week 7. Ņemot to, ka es pat nevaru iziet. Well, what do we got here? We should just kill you, but what the hell, it's been a boring day. Let's see what you got. Kā viņi par tur tika? What the hell? Kas tas tāds? Da jūs nopietni! Es to neizturēšu! Nu, katrs 10 minūtes, 2 ir. Ja es pa kaut kā... Tu nopietni? Es to nevaru! Tu nopietni? Kas? Tu nopietni? Nē, es nevarēšu to. Es nevarēšu to izdarīt. Noteikti nevarēšu. Man nervu nepietiek! Man nepietiek reakcijas. If you can't beat me, how are you gonna survive this harsh and cruel world? Vai es varu būt ar saviem komentāriem? Labi. Ok. Uz 40 minūtēm īstenībā būs labi. Un, runājot pēdējās sekundes, pirms šīs video beidzas, es gribētu jums uzprasīt. Kāda tipa kontentu jums patīk skatīties YouTube? Jo es nesaprotu, ko šitās paudzes bērni skatās. Jo
Viņi runā dīvaini, viņi tur saka kaut kādus what a sigma, tev nav, you have no reason, you're not sigma. Tas vienkārši, kas pie vēlna? Es nesaprotu, kas viņiem ir? Un piemēram man viss ir normāli ar to, es piedzimu pirms tā. Esmu tehniski, kāds es esmu Gens, es nezinu, bet Gen Z. Tas ir vienkārši kaut kas nesaprotams. Un vēl es nesaprotu vēl vienu lietu, no kurienes mazi bērni māk tā lamāties. Bet labi. Ok, tad, nezinu, uzlaiciet laiku, komentāru uzrakstiet, abonējiet manu kanālu, uz zvaniņu uzspiediet, lai zinātu, kad man ir nākošie video, kad man ir jauni video. Viņus es mēģinu laist regulāri, nu jā, neizdevās vakardien man izlaist video, es biju, bet man bija daudz kas darāms. Un man nebija burtiski, lai ielādētu video. Tāpēc, ja jums patīk tas, ko es daru, tad, nu jā, es jau teicu, lieciet laiku, abonējieties uz mana kanāla, atstājiet komentu un nospiediet zvaniņu, lai zinātu, ka man ir jauni video. Un uz redzi!